Kas notiek pirmajā puslaikā Itālijā spēlē? Kā treneris arī teica, ka tikai otrajā puslaikā esat uznākuši tādu pilnu atbildi. Nu jā, tā acīm redzot var spriest, ka laikam nepietiekami agresīvi iegājām spēlē. Ja būtu sākuši naturāls sists, tā kā mēs darījām otrajā puslaikā, varbūt tā spēle būtu citādākā. Gultnē virzījusies, bet es neteicu, ka kāds nebija koncentrējies vai ko. Es domāju, vienkārši tā naida pietrūka, tāda kaušanās. Itāliešiem viņš bija? Nē, itāliešiem nebija vienkārši, ja mēs viņiem spiestu kaut kā citādāk spēlēt, tad viņi nevis tas savādāk, varbūt tā spēle būs citādāk. Vienkārši mums vajadzēja jau kauties no sākuma. Nevajadzēja mēģināt spēlēt basketbolu un tad skatīties uz. Kā vispār izskaidrot tādu izbraukumu spēlēm? Kā savā laukumā viss līdzīgs tās cīņas izbraukumā, ir sevišķi aizsardzībā, tur gan arī 100 punktu katrā mačā. Nu, tas ir apusēji. Gan viņi jūtās labi savās mājās, gan mēs neumalīgi pie nepieredzētiem apstākļiem. Es domāju, tāpat arī šeit. Mēs jūtamies labi savās mājās, un pretinieks jūtās slikti citās. Bet galvenais, es domāju, līdzstēji. Mums viņi ļoti palīdz, ļoti sevišķi. Mums kā jaunai komandai mums ir svarīgs kaut kāds vēl atbalsts. Jā, līdzstēji mums palīdz noteikti mājā. Ir jau gan viedoklis, ka nav pietiekami skaļi līdzstēji. Viņi var nebūt skaļi, bet viņi ir, saprot, un tu jau jūti tāpatās. Kaut vai nav jau visu laiku jābļauj un jāvaro, pietiek tādos atsevišķos brīžos, tikai sajust, ka viņi tur ir, un mēs jūtam, un tas ļoti palīdz, un to var redzēt, ka mēs mājās spēlējam ļoti labi. Tu tagad komandā, var teikt, viens no pieredzējušākiem spēlētājiem. Kā vispār jūt, kā komanda vispār virzās uz priekšu, un vai nāk tā pieredze un tā pārliecība par saviem spēkiem un katru spēli drošāk jūtās? Jā, noteikti. Pārliecība un pieredze nāk. Noteikti. Nevar salīdzināt pirmo spēli Malkalnē, kā mēs spēlējām. Tas mums bija tādas kā ugunskristības, var teikt, kā bija strēlniekiem savulaik. Bet, jā, noteikti var redzēt, ka jūtās spēlētāji drošāk un mēs labāk saprotam. Tas ir neizbēgami. Vairāk laika mēs pavadām kopā, vairāk spēles nospēlēm un mēs mācāmies, neapšaubām, ātrāk vai vēlāk. Tu kā garais spēlētājs, kā varētu izskaidrot to, kad mēs esam pirmajā vietā visā kvalifikācijas turnīrā pēc atlikušajām bumbām uzbrukumā? Tas varbūt nav bijis tik raksturīgi līdz šim Latvijas basketbolam. Nezināju tādu faktu nemaz. Patīkami dzirdēt, paldies, ka informēja. Nezinu. Es domāju, ka tas ir arī mazie ieguldījums noteikti, ne tikai garie. Es pat tā domāju, ka noteikti arī mazie tur ir savu artavu ielikuši. Bet, uzreiz pirmais nāk prātā, ka jauna un agresīva komanda skrienlēts sitās. Varbūt tāpēc.